Labdien, mīļie skatītāji! Es esmu Baiba Sipeniece, Juris Gavārs. Šo sezonu mēs atkal atklāsim jauno Saimnieks meklē sievu sezonu. Bet šoreiz tā būs saistīta ar RSU SP. Šobrīd mēs esam mūsu skaistā valdes locekļa Kristera Reķa saimniecībā. Kā mēs redzam, šeit ir arī ļoti skaista pļava. Panāciet lūdzu tuvāk un parādiet šo te skaisto pļavu. Un, protams, arī pati saimniecība, kas ir redzama tur. Un tagad, protams, ir laiks iepazīties ar mūsu saimnieku. Saimnieki, nāc ārā! Vai kāds skaists jaunietis man vēderā, pilnīgi tauriņi. Nu, sveiks! Pastāsti mazliet par sevi. Kādi ir tavi darbi saimniecībā? Kas tu tāds vispār mums esi? Mani sauc Kristers Reķis, un es šeit esmu akadēmiskā virziena, tā teikt, vadītājs, tā teikt. Vai cik burvīgi, man patīk gudri puiši. Un pastāsti vairāk nedaudz par savu saimniecību, par savu pļavu. Viss šeit, tas, ko jūs redzat apkārt, te es darbojos, te visa mana dzīve, tā teikt. Un pašlaik es meklēju sev žubīti jaunu. Es meklēju sev saimnieci. Nu skaidrs, nu redz kā saimnieks, kas meklē sievu. Paldies, tiksimies vēl vēlāk. Tagad iepazīstināšu visus ar tavu skaisto saimniecību. Valde ir izpildvara, padome ir lēmējvara. Mēs valde ejam, tiekamies, darām, ko sakams padome, to mēs darām, ko paši mēs gribam, to arī mēs darām. Ja vadība grib mums paņemt priekšā par kārtošanas reizēm, mēs cenšamies paņemt viņus priekšā. Mums tāda stilīga lieta kā veto, ko mēs varam izmantot, nevaram izmantot. Atkarīgs no situācijas, un mēs gribam savojāt ar vadību attiecības. Tev vajag ieraut? Ja mēs pielīdzinātu SP valdi saimniecībai, kāda būtu tava loma šajā saimniecībā un kāds saimnieks tu būtu? Es esmu tas, kurš nes ārā sūrus. Tikai visas sūras problēmas, es par to atbildīgs. Tīri kūti. Jā, es tīru kūti. Tikai kāds studējošais, kas no vadības locekļiem atstās tādu smuku kūci, es būšu tas, kuram būs jāiet un jānestas ārā. Ļoti labi. Tad nākamais jautājums, kas ir RSU SP padome? Padome ir pilsētnieki. Padome ir 36 ievēlēti cilvēki, kuriem ir ļoti tīras rociņas, bet mēs nevarētu nekur būt bez viņiem, viņi ievēl mūs un ir ideāla lieta, lai mums pārstāvētu. Kas ir dekānu padomes sēde un vai to varētu pielīdzināt kolhoza vadītāju sēdei? Dekānu padomes sēde ir sēde, kas notiek katru otro pirmdienu senāta zālē 2:30. Un viņi stāsta par savām aktualitātēm, kas jauns, kādas problēmas, un mēs klausamies, mēs spīdamies vienu reizi. Diemžēl īsti neatnāca, un senie man vietniece arī neatnāca. Un es viens pats strīdējos pat kārtošanas reizēm tur ar visiem dekāniem. Tā bija ļoti jautra pieredze. Es meklēju virvi, es neatradu virvi, man vienmēr lika dzīvot. Tā kā kolhozs sastāv no vairākām saimniecībām, tad pavisam noteikti var salīdzināt ar dekānu padomi. Dažreiz tas būs mierīgi un nekas nenotiks, bet nedod Dievs, tu kaut kā pakaposies, kaut kā iebedzīsies, visi to pieminēs, visi to zinās. Jā, un tajā brīdī, kad šeit visi daudzīgi un jauki to paņems priekšā. Un tev izsūtīs uz Sibīriju. Tev izsūtīs uz Sibīriju, tev izsūtīs ārā no kabineta. Tevi negaidīs nākamajā nedēļā, viņi sadēļ, ka būs slims. Nu čau, atpakaļ! Tagad iepazīsim vienu no Kristera iespējamajām sievām. Pastāsti vairāk par sevi, kas tu tāda esi, kādi ir tavi uzskati un kas tev varbūt interesētu kļūt par saimnieci šajā. Mums bija neliela aizķeršanās, jo, kā jau es teicu, kāda no mūsu dalībniecēm tika apburta ar Kristera skaistumu. Tāpēc lūdzu pastāsti nedaudz par sevi, par savu sadzīvi un kas tevi padarītu par labu saimnieci šajā ekosistēmā. Es esmu Sanija un es esmu akadēmiskā virziena vadītāja asistente. Un es uzskatu, ka SP valde ir studējošo vēlēta institūcija, kur ievēl arī SP padomi. Valde ir kā izpildu institūcija, padomi ir kā lēmēja institūcija. Padomi ir institūcija, kas pārvalda par visu augstskolu. Un, ja man vajadzētu kaut ko raksturot, tad akadēmiskā virziena vietniece nav bijusi situācijās, kad kaut kādu studentu glābi. Bet fakultāšu vietnieks, divas meitenes sajaukuši profils, raksto kolofijas,
kaut kas bija jārisina. Ļoti interesanti. Liels paldies, Sanija! Un tagad pastāstīja, kas tieši interesēja tev piedalīties šeit un kas tev padarītu par labu sievu saimniekam Ričardam. Vai Kristeram, es atvainojos. Kā man tie puiši jūk, jūs jau ziniet. Nu, pirmkārt, man ļoti uzrunā šī ekosistēma. Dzirdziempļava ir ļoti plaša un skaista un daudzveidīga. Un man ļoti patīk daudzveidīga vide un atrasties vietā, kur viss notiek visu laiku. Un es uzskatu, ka es būtu liels kandidāts tieši tāpēc, ka es jau esmu vadītāja vietniece, jeb asistente, un tas praktiski nozīmē, ka es esmu viņa sieva. Ak, vai šādi! Izstāst, ka citas dalībnieces šogad mums nebūs vajadzīgas. Paldies un uz drīzu tikšanos, ka tu jau iepazīsies ar skaisto Kristeru Reķi. Paldies! Kaut kas mums tur jau sāk notikt. Tagad, kad tu jau, Sanī, esi nedaudz iepazinis, varbūt varētu pastāstīt, kāda viņa ir gan valdes vidē, gan kā personība. Sanija pavisam noteikti būtu valdonīga saimniece. Viņa ir tas mazs cinīts, kas gāž milzīgu vezumu. Es nezinu, ko tas būtu pēc viņas. Tas mans galvenais citāts par Saniju. Tā kā akadēmiskais jodziens šogad nebūtu iedomājums bez viņas. Viņa tiek galā visiem mazajiem darbiņiem, arī lielajiem darbiem, to, ar kuru es sākumā nevaru tikt. Jo mani sasniegt ir kādu nedēļu, Sanija būs uz vietas, Sanija jums atbildēs, Sanija būs tur, kur vajadzēs, tagad vajadzēs. Un pat, ja viņa nebūs tik un tā, tu viņu jutīs savu blakus. Viņa izdarīs savu darbu, nedod Dievs, tu pats neizdarīs, viņa pacels roku. Tu neizdarīsi viņas prasīto, tu būsi ārpus sēdes, tu būsi ārpus sēdes. Liels paldies, Ernest! Šis bija tiešām fantastiski un skaisti. Daudziem zināms, ka Kristeram Reķim patīk Taylor Swiftas mūzika. Ar kādu skaudību viņš noskatās, ka kāds pasaka, kad ir bijis uz viņas Eras Tour koncertu. Bet vai zināji, ka Taylore palīdz Kristeram ne tikai ar savu mūziku? Kristeram ir viņa pats personīgais Eras Tour paģiru spainis, kurā viņš izlaiž savu vēdera saturu, kad ir pārdzēris jēgu. Un uz paģirām Taylor Swifta arī ir gatava viņam palīdzēt, jo viņš uz paģirām uzdzer no savas Eras Tour plasmasas krūzes. Okay, so basically, Kristers ir ļoti slinks valdietis. Viņš nav ieradies uz pusi no valdes sēdēm, un tad, kad šķiet, ka viņš ir atnācis, viņš ir actually aizgājis uz teātri un tā vietā aizsūtījis savu dviņu brāli. Viņš savulaik ir radījis bildes, viņam reāli ir šis dviņu brālis, viņi izskatās identiski, bet viņš pēdējā gada laikā to noklusē un nevienam nesaka. Man liekas, pat valde to nezina. Tāpēc arī es tev gribēju par to padot ziņu, lai Luīza nezinu, tāds ar divām acīm. Es ļoti uzmanīgs. Iespējams, viņš dabūs pendeli, ja uzzinās šāds par šito. Variet! You make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being